dzejnieku vārdiem sanāk, kas samaksājuši, bet šī ir tā brīnišķīgā iespēja, kad var sanākt tie, kas neko nav samaksājuši. Viņam ir iespēja dzirdēt brīnišķīgus māksliniekus. Un šajā stundā tie ir Līga Priede un Andrejs Grims. Viennozīmīgi, kad es dzirdu vārdu Līga Priede, es vienlaikus zinu arī, ka tas ir Imants Kalniņš. Viņa, šī jaukā sieviete, skaistā sieviete, Līga ir pati komponiste, jā, vokālais pedagogs. Un Andrejs Grims ir arī ģitārists, vargans spēlētājs, cik es zinu. Jā, spēlē dažādi instrumenti, īstiem mākslinieki. Tieši tā, jā. Un kopā viņi ir sagatavojuši Imanta Kalniņa programmu. Es zinu, ka Līga ir piedalījusies daudzās Imanta dienās, arī kopā. Saki, Līga, ar ko šī programma atšķirsies, varbūt no tā, ko mēs varētu dzirdēt Imantdienās parasti ir tās skaistie 3 uznācieni, kur ir pirmatskaņojumi, kur ir tad ārkons. Šeit būs tomēr tās dziesmas, kuras mēs mēģinājām tās pērlītes skaistākās izlasīt, kas varētu derēt Liepājas jūras krastā. Ļoti skaisti. Es noklausījos interviju, jūs bijāt Latvijas Rādio 2, programmā Neformāts. Vidukunga, un tur izskanēja tāda doma, ka katrā Imanta Kalniņa kluso dziesmu koncertā kāds rauna, bet tā ir taisnība. Tā ir taisnība, jo Imanta Kalniņa dziesmas ir tās vēseliskās dziesmas, kurā ieklausās tas klausītājs, tad var sajust kādu skaistu šo nostalģisko sajūtu un aizkustinājumu lielo, un tiešām kāda arsara reizē arī novirst. Cauri skatās sietiņa acīm, redz visu pasauli, dīvatos mirdzā, kurš cauri skatās sietiņa acīm, redz visu pasauli.
ziediem rotātas pļavas, jau dziesmā bīļojas gaiss, gaiss zaļums slēdz kalnus un grāvas, lēt mailīgas debešu gaiss, jau ziediem rotātas pļavas, jau dziesmā bīļojas gaiss, gaiss zaļums slēdz kalnus un grāvas, lēt mailīgas debešu saule tik mīļi, tik spoži.